Draugi, šodien mēs esam atbraukuši uz Lielvircavu, un te pārmaiņas būs puišu istabai, bet puiši ļoti sportiski, ļoti aktīvi. Un starp citu, puiši šobrīd viņi guļ 3 stāvos. Tas ir līmenis, jā. Tas ir līmenis, kādam ir augstākais līmenis. Jā, bet pārmaiņas būs, arī nedaudz tā kā pārvietošanās pa dzīvokli būs, jo mamma ir gatava atdot vēl papildus telpu puišiem. Kā tev vispār ar basīti? Nu jau diezgan švaki. Nu jau diezgan švaki. Jā, viss Tas ir sanāk gāja labāk? Jā, es pat vienreiz biju basketbola nometnē. Izcili. Vienreiz. Tad jau tu zini alley-oop, iedod man alley-oop. Tas ir sporta termins. Sporta termins, labi. Bet tagad skaties, kā mums ir gājis ar bērnu istabām iepriekšējā sezonā. Mani sauc Linda, dzīvoju šeit kopā ar saviem dēliem 3. Kārlim ir 9 gadi, Mārtiņam 7 gadi un Pēterim 4 gadi. Mani sauc Ineta. Esmu Lindas jaunākā dēla Pētera krustmāte un arī tā persona, kas pieteica Lindas ģimeni šim projektam. Puišiem ir nepieciešama lielāka istaba, tāpēc, kad viņi aug lielāki un pašreizējā telpa ir ļoti maza jau palikusi. Viņiem nepieciešams katram savs stūrīts, katram sava vietiņā istabā. Manā arī ir galdu septembrī sāksies skola. Viņš ir 1. klasē. Rakstām galdiem ir jābūt visiem 3 puišiem, ne tikai lielajiem, jo arī mazais grib darboties. Krāsa izvēles ziņā es paļaušos uz dizaineri, jo man nav priekšstata, kam ir jābūt, kur ir 3 puiši dažādos vecumos, lai viņiem patiktu. Sarkanus gribētu un zilu, jo zilā ir mana mīļākā, un no sarkanā ir mans mīļākais supervaronis. Man patīk melna krāsa, un man nav bail no tumsas. Man gan ir. Man arī. Man bail no tumsas, tāpēc, ka nav briesmu brāļiem, lai brāļi neienāk manā istabā. Svarīgi ir, ka katram ir sava kaste, sava vieta, savam Lego, savām grāmatām, savām mantām, jo tas būs katram savs, jo viņiem vieglāk un arī man kārtot, organizēt, uzturēt. Kārli, kāpēc mans pulkstenis bija remontā? Tāpēc, ka tu viņu sauzi. Ne Pēters sauza. Es esmu atvērta, es domāju, arī bērni ir atvērti pārsteigumiem, un tas var būt tikai kaut kas ļoti labs. Šis ir pārsteiguma projekts, par ko man ir ļoti liels prieks. Esiet sveicināti! Nu, jūs rakstījāt, mēs esam ieradušies. Jūsu istabu jāizremontē, ja? Jā. Jā? Kas tur šobrīd nepatīk? Ka viņa ir pārāk maza. Maza? Jā. Jūs jau esat lieli? Jā. Vieta pa maz. Kurš visvairāk blēņas dara? Mēs abi. Godīgi atzinās, labais. Tas ir labi. Es tā pareizi saprotu, ka mamma ir gatava atdot kaut kādu zināmu teritoriju puišiem, ja? Esmu gatava samainīt. Samainīt? Jā, rokāde. Starp bērnu istabu un dzīvojamo istabu. Nu labi. Mēs dosimies apskatīties to istabu, kur jūs guļat šobrīd, un galu galā arī to telpu, kuru mēs pārveidosim. Ejam! Jā. Nu, te daudz vietas nav. Te blēņām nav daudz vietas. Te ir 3-stāvīgā gulta, ko īstenībā reti, kad es vispār ir bijusi izdevība to redzēt. Vai ne? Tā tāda interesanta konstrukcija. Viens liels skapis, viens galds. Nu, tad ziniet, daliet paši, kā vien mākat. Skaidrs, tagad viss šis būs jāpārvieto, jāpārplāno. Tur, ejam skatīties. Ejam tur. Ejam. Pavisam cita lieta, ne? Nu jā. Daudz plašāk. Kādu izkārtojumu tu šeit redzi?
liekas, ka ir tik daudz vietas, ka tagad ir tā kā pa daudz, kas tad varētu būt šeit, kas varētu būt tur. Es domāju, ka tik tiešām telpas tālākajā siena var būt priekš gultām un priekš mācībām, jo ir modeļi, kas paredz kombinēto šo te variantu. Bērni var gulēt augstāk un apakšā mācīties. Jā, tas ir forši risinājums. Ja būtu divas tādas gultas, kur mācības apakšā un gulēšana otrā stāvā, tad, ja viņas tās savienojat kopā, tur jau tās blēņas varētu attiecīgi jau otrajā līmenī. Man gribētos arī, lai paliek diezgan daudz tomēr tā brīvā grīdas platība, jo diezgan daudz otrs, ja tomēr notiek uz grīdas. Te, protams, būs interesanti saprast budžetu šīm visām pārmaiņām. Vajadzības ir daudz, noteikti ar visu tiks galā mūsu dizaineri, bet, lai mēs saprastu, kādā budžetā būs jāiekļaujās, tāpēc tūlīt arī izloze. Nu ko, puiši, mēs esam apskatījuši jūsu jauno istabu, bet mums jāsaprot ir, kāds būs visu pārmaiņu budžets. Vai jūs varētu uz akmens šķērs papīrīts vienu uzvarētāju, jo tad tas uzvarētājs arī izvēlēsies aploksnīt. Akmens šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Opā! Nu, tagad tev ir gods izlemt zilu, dzeltenu vai melnu. Kur tu izvēlēsi? Zilu. Zilu. Nu, labi. Lai notiek, zila ir tā krāsa, te ir zināma summa, un par šo summu dizaineri lieliski tiks galā. Es apsveicu. Un kāda tā summa bija, to mēs uzzināsim raidījuma beigās. Tagad es eju pie dizaineris, un mēs sākam pārmaiņu. Es redzu, ka roka jau stiepjas, un tu jau dod man atslēgas ļoti labi. Tad nākamreiz mēs tiksimies, un sanāk, te būs notikušas ne tikai istabas pārmaiņas, bet būs istaba rotācija. Rotācija, jā. Un tad jau tev arī būs jāpierod dzīvot pilnīgi savādāk, vai ne? Jā, visiem pārmaiņas. Tad es jūs stumšu ārā. Tiekamies. Labi, čau! Trīs puišu guļamistabu dizainēs Alīna. Budžets ir nosūtīts, visi mērījumi nosūtīti, laiks redzēt, kas viņai sanācis. Man jau ļoti patīk, ka mēs katru sezonu dizaineriem atrodam arvien piņķirīgākus uzdevumus. Kas ir tās pirmās domas, kas tev bija prātā, kad tika nosūtīts uzdevums un, protams, arī budžets? Pirmās domas noteikti bija, šis būs izaicinoši. Ko tu esi šeit ieskicējusi? Jā, šeit esmu izveidojusi nelielu kolāžu ar mēbelēm, kuras es vēlētos iekļaut šajā istabā. Man patīk, ka nav gluži nenormāli raips, ka zonas ir arī ar tādiem toņiem. Šeit jau var redzēt izvietojumu, kā tas izskatīsies telpā. Un kura no šīm gultām sanāk divstāvīgā? Viņas abas ir divstāvīgās. Šeit būs diviem puikām, kur gulēt, un šī būs zona vecākajiem puisim. Gan guļamvieta, gan darba vieta, mācības, kā arī atpūtas zona. Plānoju pielikt aizkarus. Tas pavisam nodalīs lielākā bērna to viņa zonu no pārējās zonas. Es šeit redzu daudz mēbeles. Ģimene šajā izlozē, viņi izvilka mazāko pieejamo budžetu. Jā, tā ir. Tas bija izaicinājums tev visu to sakombinēt kopā? Jā, tas bija izaicinājums, bet nāc, es tev parādīšu, kad ir iespējams to izdarīt. Forši, ejam. Tad te būs kaut kas puišiem, jā? Jā, es tev vēlējos parādīt šo galdu. Šie galdi ir ļoti labi, jo viņus var regulēt 3 augstumos. Šeit ir tādi skrūvējami elementi, un viņi var pacelt augstāk, vēl 2 līmeņus. Un vēl ir ērti tas, ka šeit ir pievienojams tāds atsevišķs plauktiņš. Šāds galds izskatās pilnībā puišiem pietiks. Jā, noteikti. Gribēju parādīt šo unikālo gultu, cik viņa ir daudzfunkcionāla. Guļamvieta augšā, darba vieta lejā. Jā, ļoti labi. Arī šī niša man ļoti patīk. Te ir tāda kā
štābiņš. Šī gulta ir laba ar to, ka viņu var vienkārši izmantot kā divstāvu gultu. Viņai var arī uztaisīt apakšējo stāvu, kur gulēt. Šo pašu, vai ne, pielāgot? Jā, tieši šo pašu. Vai šī skapju sekcija modelis varētu būt arī mūsu varoņiem? Es varu parādīt, cik viņš ir daudzfunkcionāls un ko mēs varam no šī iegūt. Forši. Te ir vieta drēbēm. Jā, šeit var ielikt štangu, kur pakarināt drēbes. Ir iespējams papildināt ar dažādām kastītēm. Grozam Ievienot vieta. grozus, atvilknes. Uz viņa augšā vēl arī var uzlikt vēl vienu daļu, vai ne? Jā, un tad būs līdz pašiem griestiem visas kombinācija. Man ir padomā arī ļoti interesants risinājums tieši ar rokturīšiem. Jā, un to tu varēsi redzēt, kad viss būs gatavs. Šis ir ļoti labs variants. Šis ir ļoti labs variants, jo viņu arī var kombinēt dažādās pozīcijās. Manā gadījumā es vēlos skapīti ar durtiņām likt šeit, bet šeit viņš ir izvietots tajā pusē. Šeit tas ir vairāk kā drēbju skapis izmantots, bet mēs izmantosim istabā kā tieši mantu skapīti. Un šis galds ir daudz lielāks un arī ietilpīgāks. Šeit ir vairāk atvilkņu iespēju. Un, kas ir svarīgi, šim galdam jau ir, priekš datoriem un ekrāniem paredzēts jau kabeļu piekļuvi, vai ne? Jā, šis ir ļoti ērti. Man ļoti patīk tavs plāns, visa vīzija par šo telpu, nodod tevi Egitas rokās, un mēs tiekamies tad, kad telpa jau būs gatava. Tiekamies! Čau! Čau! Wow! Čau! Nu gan, čau! Patīk? Es esmu šokā. Mēģinu atmiņā attīt, kā te izskatījās pirms tam, un man nav nejausmas. Jā, pilnīgi cita istaba šeit bija. Šī nebija bērnu istaba. Nu, un no kura galda sāki šo visu? Es sāku ar gultu izvietošanu. Vecākajiem puisim izvēlējos augsto divstāvu gultu, bet ar apakšu, kur ir galds. Viņam vieta, kur mācīties. Cerāk, viņam pašam sava tāda Jā, viņam pasaulīte būs sava privātā zona. Un es jau redzu pēc tiem slēdīt, tur būs Aizskar. Šeit būs mazākajiem brāļiem vieta. Augšā var no 6 gadi. Mazais vēl nav sasniedzis 6 gadus. Tur arī rakstīts, ja? Ļoti labi. Un viņiem arī savi galdi būs. Es pamanīju tos rokturīšus, un laikam es sapratu, kāpēc tas tā ir, bet izstāsti. Jā, tā izkārtojam šādi rokturīšus, jo, lai ir ērti mazajam bērnam atvērt skapi, jebkurā vecumā. Es redzu, ka te ir žalūzijas pieliktas. Kas tas tāds ir? Kas ir tas baltais? Gaismu mums šeit ir daudz, visādi dažādi, bet tad, kad nevajag gaismu, tad ar žalūzijām mēs varam iegūt šo efektu, kad nenāk gaisma iekšā. Ja gribās pagulēt, tad tā. Šis ir ļoti viegli saprotams formāts. Negribās žalūzijas virināt, aizvelkam aizkarus ciet. Mums ir, protams, galvenā lampa lielā, kuru ir iespējams arī regulēt ar pulti. Tad tas, kurš tiks pie pults, būs pavēlnieks gaismai šajā telpā. Paklāju arī uzliksim. Tas dos tādu mājīguma sajūtu, kā arī varbūt klusuma slāpēšanai. Jā, es tieši iedomājos, ka gan ar kaut kādām rotaļlietām spēlēties uz grīdas, ka vienkārši šeit pārvietojoties, lai viens otram... Ziemas periodā arī siltāk.
Kamēr Alīna un Egita turpina pārveidot puišu istabu, man šeit Ikea veikalā pievienojušies 2 forši puiši. Čau, Pal! Čau! Čau, Oto! Čau! Mājās, kurš rūpējās par veļu? Es domāju, ka mamma. Mamma? Mamma. Tā, jūsu uzdevums ir, kur katram ir pa